arvien vairāk cilvēki sāk interesēties par savu pensiju otro līmeni. Bet vēl joprojām tas, ko mēs redzam, tikai trešdaļa cilvēku zina, kā izvēlēties savu pensiju otrā līmeņa plānu. Tātad pensiju otrais līmenis ir obligāts lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Un ticam mēs tam vai neticam, katru mēnesi mūsu pensiju otrajā līmenī aiziet 6% no darba algas. Tālāk šī nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos un pelna procentus. Tas, ko mēs varam darīt labāk, ir atrast, jeb izvēlēties optimālu pensiju plānu, kas vairos šo uzkrājumu. Un tad, kad mēs redzēsim, cik strauji šī nauda pieaug, mēs arī ticēsim vismaz pensiju otrajam līmenim arvien vairāk.